Simtiem svētceļnieku jau devušies ceļā uz Aglonu. Kā nonākt līdz kalam bez tūznainām kājām un labā noskaņojumā? Tie, kas meklē dieva tuvumu, ceļos līdz Aglonai visdažādākajos veidos, brauks arī ar velosipēdiem. Bet vai savdabīgie pārvietošanās veidi neizjauc svētceļojuma jēgu? Kājām mērot garo ceļu, lai pierādītu radītājam savu uzticību. Mēs ar autostopiem dosimies svētceļojumā. Tur arī viss tiek organizēts tā, kad mašīnas, lai mūs uzņemtu. Un, protams, ar iesim kājām. Bijušais katoļu priesteris Pēteris Aglonietis svētceļojumu baudīs sportiskā garā. Mēs esam tie, kas gribam iet uz Aglonu ar nūjām, ar nūjošanu. Es varu saglabāt lielāku tādu iekšējo atvērtību uz attiecībām ar radītāju Dievu, jo mēs ejam svētceļojumā uz Aglonu. Svētceļojuma klasiskā versija, protams, ir ar kājām. Tie laiki mainās un mums iespējas ir dažādas. Jo nav jau tas veids svarīgs, kā tu ej. Nav tā iešana tā būtiskākā. Būtiskākais tas mērķis, kāpēc tu ej satikt Dievu. Jārēķinās ar to, ka tas tomēr ir tāds garīgs pasākums. Un, kad tu ej, cilvēki iet svētceļojumā ar mērķi, nevis tāpēc, ka viņi iet. Jo iet mēs varam jebkur, bet mēs ejam ar šo mērķi mazliet attiet no tās ikdienas varbūt, lai varētu labāk varbūt sakārtot tās prioritātes savā dzīvē, lai pabūtu vairāk ar Dievu, nevis visu laiku būt tajā vāveres ritenī. Bet, lai svētceļojums uz Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem sagādātu ne tikai garīgu, bet arī miesisku baudījumu, pieredzējuši svētceļnieki iesaka pāris praktisku padomu. Ir tāda problēma, ka cilvēkiem nav atbilstošā apava. Meitenes uzvelk smukas balles kurpītes, pēc 10 kilometriem jau sāk asiņot papēdes. Labi pārbaudīt apavi, noteikti nepirkti pēdējās dienās, lai būtu skaisti un jauni, bet tiešām iestaigāti, ar kuriem ir zināms, ka var noiet garus gabalus. Apģērbs, jā, bieži arī tur tā smuks savalk tur visu kaut ko un tā, lai smuki izskatītās, izrādās, ka tur sasvīst un vēl kaut ko. Apģērbam arī jābūt brīvam, lai apģērbu var pa ceļiem arī izmazgāt. Un, protams, kas ir vēl nākamā nepieciešamā lieta – guļamais un paklājiņš, jo svētceļnieki pārsvarā guļ dažādās telpās. Kas vēl ir ļoti būtisks? Pretodu līdzeklis, jā, knišļi, visi tie svētceļnieki, kas guļ teltīs, par to nepadomā, tad nākamā rītā kasās un tad viņiem ir problēmas. Vēl kas ir ļoti būtiski – saliekamais nazīts. Te ir dažādas funkcijas, gan standziņas, gan knaiblītes arī, jā. Un, protams, sādāt ar diegu, jo svētceļnieks tomēr iet tās 2 nedēļas svētceļojumā, kaut kas saplīs, un tad arī, protams, lai var pats saremontēt saules brilles, jo visu dienu ejot saulē, galva sakars un arī, protams, ka cepuri. Bez cepures nekādīgi svētceļniekam neaiziet, jo ir saules dūrieni un visādas tam līdzīgas problēmas. Un, protams, ļoti izturīga mugursoma, lai nestu visu šo mantību garos kilometrus. Bet vēl viens knifiņš, ja vēlties savu telti uzcelt kāda latgalieša sētā, palūdziet saimniekam atļauju. Jo ir bijuši gadījumi, ka svētceļnieks pat uz savu galvu sāk ābelēs, ābolus lasīt kāpt. Bijuši tādi gadījumi tiešām vienu gadu, kad es gāju dominikāņu priesteriem. Un tad vēlāk tur tie saimnieki zvan uz Aglonu. Viņi saka, kas jums par neaudzinātiem svētceļniekiem, jā? Var ceļot pa vienam vai grupās, kā vien sirds vēlas, bet zinātāji teica, ka kopā ērtāk un jautrāk. Katrā svētceļnieku grupā ir ģimenes, un es arī zinu, Jelgavā ir kāda ģimene ar 8 bērniem, un tiešām tie ratiņi ir uz izķeršanu. Tur mammai reti, kad sanāk pastumt. Visi pārējie ar lielu prieku palīdz, un es domāju, ka grupā noteikti ir daudz vieglāk. Ņemot vērā šīs vasaras mainīgos laika apstākļus, svētceļniekiem šogad īpaši jāpiedomā pie apģērba.